ja? Vajag nopietnē visu reiz palikt. Kas notika? Jūs viss te normāli izklaidējāties, un tagad pēkšņi... Jā, viss tā. Par ko tu tur runā? Es neko nesaprotu. Mums jārunā tik vienkārši, lai mamma arī saprot, ja? Mammu, es tev tagad pateikšu, ko es tur darīju to mēnesi. Labi, visu nesaka. Visu viņai nevajag zināt. Gribas mājās varētu aiziet pēc tam atslāt. Izrakstīs no zupas katla. Tā, jā. Ko saka? Aiziet, ja? Labdien un ļoti atvainojos visiem, kuri mūs gaidīja un beidzot sagaidīja. Mēs mazliet aizkavējāmies, jo, ziniet, sniega vētra ir Vidzemē, tāpēc liepājāšu vakar internetu. Bet mēs esam Liepājā, lai noskaidrotu, ko tad tie, kuri ir lielākie jūras braucēji Latvijā, zin par tām citām pasaules daļām, kur arī dzīvo cilvēki. Citiem vārdiem, Liepāja taču mums esot rietumnieciskākā pilsēta, un viņai tad jāzina, kāpēc rietumu sabiedrība 16% no saviem koplīdzekļiem, vai, pareizāk sakot, Eiropas Savienības budžeta, tērē attīstības sadarbībai. Un turklāt ar to visu naudas ieguldīšanu vai tērēšanu, sauciet kā gribiet, nodarbojas Latvijas komisārs Andris Piebalgs, bet kāds latviešiem no tā labums, ka mēs dalām Eiropas Savienības naudu nevis saviem zemniekiem, bet kaut kādiem tur, mēs varētu teikt, trešās pasaules valstu iedzīvotājiem, kuriem dažkārt tas ir vienīgais veids, kā izdzīvot, nenomirt, pabarot savus bērnus un varbūt pirmoreiz mūžā iemācīties rakstīt un lasīt. Tās ir tās reāli dažādās izpausmes, ar ko nodarbojas Eiropas Savienības attīstības sadarbība, par ko mēs šodien runāsim tādos vienkāršos vārdos ar Liepājas universitātes turisma guru, jo viņi jau 4. kursā mācās. Sveiki, jaunieši! Mēs ceram arī uz jūsu aktīvu iesaisti un arī ar nevalstiskām organizācijām, kuras Liepājā nodarbojas ar jauniešu prom no Latvijas sūtīšanu, lai iemācītos, ap ko tā pasaule patiesībā grozās. Asnāti, jūs esat Radi Vidi pats, tāda neparasta organizācija, un Radi Vidi pats liktos Liepājas nacionālisti. Radi Vidi Liepājā pats ideālu, bet jūs sūtat jauniešus prom, tā kā iepazīt pasauli. Tad kā var radīt vidi pats, ja tu aizbrauc? Mēs jau viņus neaizsūtam pavisam. Mēs viņus aizsūtam paskatīties, kā ir citur, smelties iedvesmu, saprast kaut kādas vērtības, saprast sevi, jo tieši prom esot citā valstī, cilvēks vislabāk var iepazīt pats sevi. Un tu jūs sakat no savas pieredzes, jūs esat bijusi ārā? Jā, es arī pat esmu bijusi, es biju Grieķijā uz 2 mēnešiem, tas ir īstermiņa brīvprātīgais darbs. Un jā, man tas bija ļoti interesanti. Brīvprātīgais darbs, ko tas nozīmē? Jums par to nemaksāja, ka jūs braucāt, bet es saprotu, par biļeti jūs pati arī nemaksājāt. Nē, visu atmaksāja Eiropas Savienība. Wow! Tad, ja tu 16% neaiziet Āfrikai, viņi aiziet pašu jauniešu ceļojumam uz kaut kādām izklaides vietām, ja? Negluži izklaides. Ko jūs tur darat? Neizklaidējaties? Grieķijā jau ir kā viss tikai izklaidējas. Tur ir dažādi. Ko darījāt jūs? Man gan bija tas projekts saistīts ar izklaides sfēru, respektīvi es palīdzēju, biju darba grupā, kas organizēja starptautisku filmu festivālu Salonikos. Salonikos, Grieķijas ziemeļos, un jūs mākat grieķu valodu skaistā tādā latviešu izloksnē? Ir jau savs laiks pagājis, kopš tas jūs mācījāt, ka tur dzīvojāt, tad jūs iemācījāties uz vietas? Jā, bija arī valoda. Grieķija pilnīgi bez zināšanām. Jums bija tikai sajūta, ka jūs zināt, kur jūs lidojat. Jā. Un jūs zināt neko par to valsti, Nē, tā nav. Brīvprātīšanas bija apmācības, tā kā mums jau arī sagatavojas. Jūs atbraucāt melna lapa atpakaļ. Kas jūsu dzīvē ir mainījies, kad jūs atbraucat kā balta lapa uz Grieķiju pēc 2 mēnešiem? Kādā krāsā bija jūsu lapa? Tas vispār bija interesants laiks, viss mainījās arī Latvijā. Tā kā 2000 kurā gadā? 8. Tā kā jo būtībā tad, kad es tur biju, es sapratu to, cik ļoti ir daudz ko darīt, jo ļoti iedvesmoja vispār viss tas jaunais, viss tā jaunā vide. Bet ļoti daudz ko darīt Grieķijā, organizēt dažādus festivālus, ja tad gribās uzreiz Liepājā. Nē, man gribējās tieši Liepājā, jo es sapratu, kā es negribu organizēt lietas. Jo tādu hausu, kā viņi māk uztaisīt savos Salonikos, jūs nekad Liepājā nevarat atļauties. Nevar atļauties, bet es sapratu, es novērtēju to, kā mēs organizējam lietas Latvijā. Tad, lai labāk novērtētu, kas tev ir, jāaiziet, paskatīties, kas citiem trūkst.
tas ir arī viens no ceļiem, jā. Un tas bija, tas bija priekš manis toreiz. Liepājas jaunie vanagi, Līga pārstāv šo organizāciju, kas Liepājā aktīvi gan uzņem, paskatieties tagad kadrā parādam, mums ir viens īsts no Spānijas katalonietis, Spānijas ziemeļi, čau. Mums ir īsts itālis no Turīnas un mums ir īsts vācietis. Un viņi ir atbraukuši strādāt uz Liepāju kā brīvprātīgie, tātad aizbēguši no mammām savās valstīs pie smukām meitenēm patusēt uz Liepāju. Ko viņi dara Līga pie jums? Šie jaunieši no citām valstīm, kas Eiropas ietvaros vienkārši izvēlās pavadīt kaut kādu laiku citā valstī. Šie jaunieši konkrēti strādā ar bērniem un jauniešiem un viņu brīvo laiku, organizējot dažādas aktivitātes. Un, tā kā dod savu pieredzi un tai pašā laikā arī mācās no mums. Jo viņi paši arī ir no dažādām organizācijām, ko viņi pēc tam tad, tas savs pieredzes realizē. Vai runa ir par, es nezinu, Liepājas klaņojošiem puikiem, kas neiet uz skolu mācīties, arī, vai runa ir par visādiem bērniem? Par visādiem, arī par šiem klaņojošiem un arī par tiem, kas ir bērni, kas mācās skolās pēc skolas. Tātad Liepājas jaunie vanagi ir viena sabiedriska labuma organizācija, kas Latvijā, būtībā glāb pasauli sociālajos jautājumos, ja? Un jums Liepājā bija pa šauru vai pa maz to, kas gribēja ar jums kopā, un jūs ņēmāt palīgus no svešām valstīm, vai kā? Tā mūsu organizācijas problēma ir tā, ka visi ir jaunieši un visi mācās. Tā nav problēma. Un nē, tādā ziņā, ka visi mācās un pa dienām visi ir skolās. Un kas var pa dienām ar bērniem tad līdz ar to strādāt? Neviens, jo viņi visi ir līdz vēlam vakaram skolās, studijās. Un tāpēc mums ir pa dienām vairāk vajadzīgs. Jūs izpildat tādu Liepājas aizņemto mammu funkciju, jo mamma ir darbā un pelna naudu, bērns, attiecīgi neizmācās mājasdarbus, un tad ir viens kaimiņu jaunietis, vai šajā gadījumā kaimiņu zemes jaunietis no citas valsts, kurš viņam palīdz kā izpildīt mājasdarbus cītīgi, vai ko īsti tam jaunietim jūs varat palīdzēt. Jūs taču neesat viņiem nekāda autoritāte. Mamma, uzsit dūri galdā, tā ir jāklaus. Jūs, kas jūs esat? Kaimiņi kaut kādi? Nē, mēs esam draugi. Labi. Mēs esam ar saviem bērniem un jauniešiem kopā, mēs esam draugi. Un viņi nāk pie mums, pavada savu laiku, tiešām to laiku, kamēr viņiem vecāki vēl nav mājās, ir sevišķi pirmklasnieki, kuriem, kad aiziet mājās, viņi gluži vien paši nav labi. Jā, bet jautājums palika neatbildēts, kāpēc jums vajag ārzemnieks, lai izdarītu šitādu uzvaktēšanas darbu? Tāpēc, ka mūsējie jaunieši pa dienām ir skolās. Bet tad tie ārzemnieki, kas viņiem maksā par to, ka viņi pa dienām nav savās skolās? Eiropa. Tad Eiropa maksā šim jaunietim no Vācijas, kurš grib Liepājā glābt. Viņš gluži nemaksā, nemaksā viņiem algu, viņi veic šo darbu brīvprātīgi, bet viņiem tiek apmaksāta dzīvošana, ēšana, transports, valodu kursi, ceļš uz šejieni, un plus viņi saņem kabatas naudu. Ja es no savas nopelnītās algas to visu varētu samaksāt, tad es justos, ka man tomēr ir samaksāta alga. Attiecīgi tāds pa īstam brīvprātīgais tas nav, jo tomēr tam cilvēkam gluži nav jāstāv vakaros ar pastiept roku. Tas nodrošinājums, es saprotu, ir cilvēku cienīgs, ja? Latvijā ir 560 eiro mēnesī. Ar 560 eiro mēnesī, es domāju, viens otrs pensionārs Latvijā varētu dzīvot pusgadu. Labi. Labi, pārspīlēju 3 mēnešus. Tagad tas ir tas veids, kā Eiropas brīvprātīgie brauc uz Latviju, bet Latvija vēl aizvien nav trešās pasaules valsts vai nav valsts, kur ir ārpus Eiropas Savienības. Jūs bijāt nesen Grūzijā, es saprotu, uz cik ilgu laiku jūs bijāt? Mēnesi. Un tagad zināt skaidru grūzīnu valodu un zināt, ko viņiem vajag no jums tur Eiropā biezajiem, vai ne? Jūs taču bijāt tur biezāk, kas brauc viņiem mācīt dzīvot, kas ir demokrātija, kas ir preses brīvība, kaut kā tā. Kā jūs uztver, kad jūs aizbraucat Eiropiete, Latviete uz citu valsti, un es ātri pateikšu, man blakus sēž Solvita Akmeni, un jūs arī esat viena no Liepājas jauniem vanagiem, organizācija jūs aizsūtīja uz Grūziju. Kā patika? Manuprāt, tas 1 mēnesis ir diezgan īsts laiks, lai iepazītu kultūru pilnībā, izjust to tā, kā tam būtu tā, lai izprastu pilnībā, bet, tā bija ļoti laba pieredzes apmaiņa, un es neteiktu, ka... Ielu bērnus Grūzijā uzvaktējāt, kamēr ārzemēm uzvaktēja jūs ēsos? Negluži. Es neteicu, ka tā bija tikai tāda man spēku resursu izmantošana kā darbiniekam, kas kādu pievaktē. Tāpēc, kad es uz Grūziju braucu ar savām zināšanām, ko esmu ieguvuši šeit Liepājā, to, kā mēs strādājam šeit ar bērniem, tāpat arī jaunieši, kas strādā mūsu organizācijā, viņiem ir pilnīgi cita pieeja darbam, viņiem ir citas prasmes. Tas, kā viņi strādā tur ar bērniem, viņi sit? Nē,
ir vienkārši tie savādāk paņēmieni, kā sasniegt tos pašus mērķus. Iedzirdīt ar vīnu, tur Grūzijā tas nesot deficīts. Nē, bet tiešām, kas ir savādāk paņēmieni? Viņi ir tā kā agresīvāki vai ko jūs, atvainojos, jauna meitene no Latvijas, varat iemācīt gruzīniem, kuri paši vislabāk visu zina? Viņi vispār ņem pretī to jūsu pieredzi, ka jūs tur aizbraucat tāda gudrība? Jā, tā ir viena no lietām, ko es ievēroju to, ka gruzīņi ir ļoti daudz vairāk atvērtāki aktivitātēm un nometnēm, dažādu veidu aktivitātēm, ko mēs tur darījām. Nē, tie nav tusiņi. Tie ir, varētu teikt, tie ir izglītojoši tusiņi, tie varētu būt tusiņi. Bet zināk tā, jums bija kaut kāda pieredze jūsu organizācijā šeit Liepājā vairākus gadus darbojoties. Un tad jūs braucāt ar šo pieredzi jau Grūzijā palīdzēt. Negluži, es Liepājā sāku darboties Liepājas Jaunā vanaga biedrībā, tikai es tur esmu mazliet vairāk kā pusgadu. Jā, un tās jau tik ļoti nepatika, ka bija jābrauc prom uz Grūziju. Nē, es teiktu, ka tā bija savu veidu mans apmaiņas brauciens. Es iegūstu zināšanas tur. Kamēr jūs bijāt tur? Nē, es aizbraucu uz Gruziju ar savām zināšanām un iegūstu zināšanas tur, ko tas atpakaļ. Nu, piemēram, ko jūs atvedāt atpakaļ? Gruzīnu valodu? Nē, gruzīnu valoda mums arī tika pasniegta, bet viņi, diemžēl, bija pārāk maz 2 reizes nedēļā. Es tur biju 1 mēnesi, tas mums kopumā beigās bija tikai 6 nodarbības, nevis 8. Tā kā tas ir diezgan maz. Jā, mēs... Tad, ja brauc, tad pirmā mācība būtu, ja kāds izlēma braukt, tad būtu forši, tā kā uz ilgāku laiku, jo tad ir tā jēga. Jūs tā kā tādā bezjēgā? Bet es nedēļu, tad es aizbraucu bezjēgā. Tiešā, tāpēc, kad es zinu, ka man ir iespēja arī braukt garā termiņu projektā. Pēc šī īsā termiņa. Es zinu, es dzirdēju, ka Eiropas brīvprātīgo darbs nozīmē reizi mūžā. Tu tā kā izvēlies vai uz mēnesi vai uz gadu, bet laikam ne vairāk kā gadu. Un tad viss, tad vienreiz mūžā jūs savu izvēli izdarījāt, Grūzijā uz īsu mirkli un čau. Tagad ir savādāk? Jā, acīm redzot, ka... Izstāstīt. Tagad ir gadu mūžā, tu vari to darīt. Tu vari gadu mūžā? Jā. Līdz 30 gadiem, kamēr izvērties jaunietis. Bet tad... Tieši šajā programmā. Jā, bet tā pamatdoma ir kāda programmā, jo man visu laiku liekas, ka jūs... Gan jūs Grieķijā, gan jūs Grūzijā braucat uz valstīm, kuras nav tādas pasaulē nabadzīgākās, un tās, ko es mēģinu jūs vilkt, ka varbūt ir vērts braukt un kļūt par skolotāju uz gadu Mozambikas kādā bušmeņu ciematiņā un patiešām palīdzēt cilvēkiem, kuri citādi nemāk ne rakstīt, ne lasīt, vai nemāk, nomakšķerēt dzīvi, bet visu laiku gaida, kad zivs pati izlaiks ārā, vai, kur ir tiešām kaut kāda prasmi trūkums, kas padara viņus nabadzīgus. Ne tikai, ka viņi ir vainīgi pie tā, bet mēs varam palīdzēt, no sirds, tās sirsnīgāk, dziļāk, nopietnāk. Jā, bet lūk, piemēram, es neuzskatu, ka esmu pietiekoši nobriedus, lai dotos varbūt tik tālu jau. Grūzija no Melnādainī. Grūzija likās, tas vēl nav tik tālu, un viņa kultūra savā ziņā un viņa vēsture tik daudz neatšķiras no Latvijas vēstures, kā tāpēc arī man likās, ka tas ir... Kādu dienu jūs brauksiet glābt pasaulī, Zimbabvē? Varbūt, kad es tam būšu gatava, jā. Kam ir jānotiek cilvēka, prātā, lai viņš pieņemtu lēmumu, ka man ir ļoti svarīgi glābt pasauli, jo vecmāmiņa visdrīzāk skatīsies meitiņi, ja tu zināt, cik Latvijā ir neiztīrīti grāvji, cik, nepabaroti bērni skraidā ar puņķainiem deguniem. Tik daudz, ko tu vari te darīt. Bet citur tie grāvji ir vēl netīrāk, un ja viņi paliks netīrāk, tur tad arī tie netīrumi atnāks. Tas mums, piemēram, tas pats šeit, Latvijā. Mums uz ielām ir, varētu teikt, dažkārt liekas grūži mētājas apkārt, bet Gruzijā tas ir tā, ka tur kalniem, spaiņiem viņi mētājas apkārt. Un tāpēc mums ir tā mazliet jāiekustina pie pārējie, lai viņi sāk vākt savus grūžus. Un tad, lai visi sāk vākt savus grūžus. Tas tāds jaunības maksimālisms, tāda pasaules glābšanas loģika, varbūt nedaudz. Bet ko jūs par to sakat? Jūs kādu dienu no saviem galvenajiem apartamentiem Liepājā un ar mazu relaksācijas tūri Grieķijā pirms pāris gadiem nonāksiet līdz tam stāvoklim, ka jūs dosieties, es atvainojos darīt nopietnu darbu trešās pasaules valstīs. Ar mani personīgi ir tā, ka es tomēr uzskatu, ka ir jātīsti tas, kur tu esi, un es vēl joprojām redzu, ka ir tik daudz, ko darīt Latvijā, Liepājā, un es tieši aiz tā, es daudz savu laiku braukāju, ceļoju, lai varētu to optimālāk un kvalitatīvāk darīt šeit uz vietas. Jūs iztērējāt ceļojumos visu naudu, jums tagad vairs nav naudas, un tagad jūs padzīvosiet pa māju, sakrāsiet vēl un brauksiet atkal. Nē, tā nav. Jo nauda netērējās, kamēr jūs braucāt to un darījāt. Tiešām to visu var nokārtot, var teikt, uz Eiropas, nevis savu rēķinu. Nē, nauda, protams, ka nauda jau vienmēr visur ir iesaistīta.
Vienkārši ir jautājums, kur viņu tērēt. Tajā brīdī tas bija vajadzīgs. Priekš tā, tagad ir. Okay. Man bišķi jāsaprot ieguvumi, kad ir tā apmaiņa. Ja? Daži mūsējie, kas ir tajā organizācijā Liepājā, viņi aizbrauc prom, un tad viņi atkal atbrauc atpakaļ, bet tikmēr, kamēr viņi bija prom, atbrauc citi un arī. Kāda jēga ir šai rotācijai, šai apmaiņai? Vienkārši tāds ceļojums pa Eiropas naudu, pa Eiropu, tāds pa brīvu, tā kā iztusēt. Kāpēc ne vai ne, ja var? Ja ir kaut kāda dziļāka jēga, ko jūs kā organizācija iegūst, ko iegūst Liepāja, tā, ka jūs te aktīvi cirkulējat paši un cirkulinat savā pulkā arī tos ārzemniekus? Es domāju, ka nevis mēs apmainam cilvēkus, bet mēs apmainam šo pieredzi. Un tas, ko Solvita jau teica, šīs dažādās metodas, kā strādā katrā valstī it kā ar to vienu un to pašu tēmu, mūsu gadījumā ar bērnu tiesībām. Tas ir pilnīgi dažādi veidi, kā to sasniegt, un citreiz mums ir ko mācīties, citreiz viņiem ir ko mācīties, un tas ir svarīgi. Šos jaunumus. Jūs aizbraucāt uz Grūziju, uzzinājāt to, ko jūs paši nemaz nedarat, ka jūs arī neesat nekādi ideālie. Protams, braucot. Piemēram, paskiet man kādu piemēru, ko grūzīni dara labāk nekā latvieši. Mēs, varenie latvieši, ko tu grūzīni var darīt labāk par mums? Es neteiktu, ka labāk, bet noteikti, ka savādāk. Tas bija diplomātiski. Kas tad tur bija tik traks, ko viņi darīja? Paprasīsim otrādi, ko viņi nedara pareizi. Kas ir tas, ko jūs iemācāties no tā brauciena? Kaut vai varbūt tās arī tas, ka siltā zemē cilvēki tomēr ir mazliet atvērtāki, un viņi ir atvērtāki iesaistīties un darīt un nākt un mācīties. Un skaļi atzīt arī savas problēmas? Jeb nē? Atzīt problēmu jau ir pirmais, lai vispār atnāk līdz kaut kādai nevalstiskai organizācijai un teikt, Klau, varbūt jūs man varat palīdzēt. Jā, un... Tā skaitā, vai ne? Pie mums bija meitene no Gruzijas, tikko aizbrauc projām, un viņa tas, ko visvairāk uzsvēra, viņa pateica, Gruzijā meitenes nesporto. Un viņa tagad ar mums kopā uztaisīja projektu, ka mēs brauksim pie viņiem, veicināt šo sportošanu. Meiteņu futbola komandu atvērt vai vienalga, viņiem pat skolā nav sports meitenēm. Tā, kad meitenes netiek, jo viņi atnāk uz manas meitas treniņu basketbolu un skatās ar lielām acīm, kā tādas maziņas meitenītes jau sporto un spēlē basketbolu. Viņai tas ir kaut kas pilnīgi cits, un to viņi tagad grib ieviest arī tur. Un tas ir kaut kas, ko Latvija nosacīja tā netieši, pat nezinot, ka viņi to var iemācīt Gruzijai, iemācīja vienam pilsonim, kurš aktīvi aizvedis ar savu hiperaktivitāti savā Gruzijas apvidū, tagad ieviesīs kā kaut kādu jaunu tradīciju, kas valstī līdz šim varbūt nav bijusi. Ir kaut kas tāds, ko savukārt jūs sējie, kas ceļo pa pasauli, ievies šeit Liepājā, es nezinu, kuriem organizācijām Radvidi pats varbūt. Man nenāk prātā tieši, ko ievieš, bet tas ir moments, kā ļoti sāktivizē vietējos jauniešus. Okay. Jo ārzemnieki vienmēr ir interesanti, jo tas ir kaut kas savādāks. Tā valoda vai izskats vai vienalga kas vai izturēšanās, jo viņi tomēr nāk no citas kultūras. Un tad tie jaunieši arī kaut kā vairāk iesaistās tieši tajās aktivitātēs. Tas ir veids arī, kā aktivizēt vietējo jauniešu sabiedrību caur brīvprātīgo darbu. Aiziem paprasīt jauniešiem, ko viņi par jums saka. Mēs dabījām 3 hiperaktīvos, kur izklaidējās pie Eiropas naudu, vai tam visam ir kaut kā, jūs dzirdat pievienotā vērtība, braukāt pa pasauli, kaut ko darīt, īsti mājās neko nav sakārtojuši, bet jau skrien Gruzījumiem kārtot mājas. Es domāju, ka tā noteikti ir pievienotā vērtība. Kā viņa rodas? Kas tas ir? Ja Eiropa piešķir tādu iespēju izmantot, tad kāpēc to neizmantot? Loģiski, un jūs tagad esat sāktivizējusies, ja? Pabeigsiet tūlīt Liepājas universitāti. Es biju no skolas Erasmus apmaiņā. Tieši tāpat es aizbraucu un redzēju, kā citur mācās. Arī daudz ko pati iegūtu, daudz ko redzēju un daudz ko arī turpmāk varēšu izmantot. Tas, kur mums tā atšķirība ir, jūs braucāt, lai studētu, viņi brauc, lai faktiski strādātu, palīdzētu. Brīvprātīgo darbu bez algas, bet tomēr daudz laba sasniegt. Jūs varētu arī braukt arī šādā darbā, ja jūs esat tie ar augstāko izglītību. Jūs jau neiesiet tur kaut kādus bērnus pa ielām vāķīt. Nē, es tā neuzskatu. Es domāju, ka jebkurš darba devējs nākotnē ļoti pozitīvi attiektos pret to, ka cilvēks ir upurējies kādu laiku no savas dzīves, lai strādātu par velti. Attiecīgi, tas būtu tāds diezgan cēls ieraksts jūsu CV, kad jūs tagad iesiet pie manis, teiksim, pieteiksies darbā. Es domāju, ka noteikti.
Un es, ja būtu darbdevējs, es jūs ņemtu par šo cēlumu vienu. Par to tiešām sirsnīgs paldies. Ko jūs par to domājat? Pasaules glābēji, lāpītāji, vai jūs arī gribētu palāpīt ar viņiem kopā? Es gribētu palāpīt. Kad gadu būtu forši palāpīt. Kurā valstī? Lai iet Āfrikā. Super, kurā? Braucam. Mēs pērkam biļeti. Jūs taču zināt, kur lētās dabūt, un jūs esat turisma industrijas studējusi. Nezinu, kurā, bet varētu pamēģināt kaut kur. Bet jūs saprotat, ja, ka pirmo mēnesi jūs piedzīvosiet visu kaut ko. Bailes, kultūras šoku, varbūt arī vēders var sagriezties, vai ne otrādi paima gaisā. Jauniem cilvēkiem patīk izaicinājumi. Es arī biju studiju apmaiņā Erasmusā, un es domāju, ka varētu izmēģināt brīvprātīgo. Bet vienalga es uzskatu, ka jāsāk ir ar Latviju. Vispirms sadarīsim visu fēni šeit Latvijā. Trakums ir, ka kamēr jūs kārtosiet to Latviju, atvainojos, bet jums pienāks tie 30, un jūs vairs netiksiet Eiropas brīvprātīgo darbā. Jā, pēc studijām, man liekas, tas ir fēni, vai tu izvēlēsi strādāt, vai studēt, vai trešā iespēja aizbraukt brīvprātīgā darbā. Un, tad jūs pārāk īsu laiku esat bijis prom no mammas, ja gribās vēl aizšaut kaut kur. Nu, lai tā būtu, jā. Varētu. Kas būs iegūmi, kā es domāju, ko jūs iegūsiet Āfrikā? Nu, klaunu, vajag tālu. Tur pie mammas tā nevar kā no Liepājas atbraukt. Ja? Aizbraukt un saprast, ka te pie mammas īstenībā ir vajag forši. Mums Latvijā ir savu gadu jānodzīvo Āfrikā, lai to saprastu. Vienkārši piezvan mammai, paprast, mammu, es tev mīlu, tu man arī, jā, ir vajag forši. Varbūt, ka vajag mazāk, 2 mēnešus, 3 mēnešus, bet, gads mums... Nē, labāk pavadīt gadu. Es domāju, būs iedzīgāk. Ne? Kā tas ir? Starp citu par šo gadu, par šo termiņu. Daudz cilvēku saka, ka viņi nožēlo, ka viņi aizbrauc tikai uz mēnesi, paspēja apsildīt degunu, vajadzēja palikt visu gadu, tad būtu tā jēga, tad varētu kaut ko sākt, izdarīt un pabeigt. Un tad ir tā normāli pabeigta darba sajūta, ne? Nē, es domāju, ka manā situācijā man ļoti patīk, ka man bija tas 1 mēneša projekts savā ziņā, jo gribējās palikt, gribējās jau tur vēl daudz ko pabeigt, iesākt un izdarīt. Bet tomēr es zinu, ka es varu braukt tajā vēl vienā projektā, un es varu braukt arī uz to pašu Gruziju. Varu, gribu vai braukšu? Kā tad īsti ir? Pēc viena brauciena tā kā vēl domā vai braukt? Nē, man ir tāda iespēja, un es viņu izmantošu. Kur valsts tagad? Arī Āfriku? Es domāju, ka es neizvēlēšos valsti, es izvēlēšos projektu, es gribu braukt labā projektā, jo nav svarīgi, uz kur valstu aizbrauc, galvenais, lai projekts ir izdarīts. Šitas ir svarīgi saprast, ko nozīmē izvēlēšos projektu, nevis izvēlēšos valsti. Jā. Es gribētu aizbraukt uz to Āfriku, tāpēc kā Āfriku, un tad es ietu skatītos, kāda Āfrikā ir projekti. Jūs gribat pieiet savādāk. Kur ir tāds saraksts, kur ir abi, gan projekti, gan valsts? Kur to jaunietis var tagad meklēt? Datubāzē. Kur ir datubāze? www? Vieglāk laikam būs jaunatne.gov.lv, un tad tur arī, jo tā ir aģentūras mājaslapa, kas strādā tieši jaunatne darbībā, un tad tur arī ir tā jaunatne darbībā ir tas Eiropas projekta nosaukums, ja? Nu, programmas nosaukums. Bet patiesībā es saprotu, jaunatne.gov.lv nav gluži tā vieta, kur jūs sūtīs. Jums tik un tā jākļūst par vismaz draugu, ja ne biedru kādā nevalstiskā organizācijā kaut kur sev apkārtnē? Jāatrod vienkārši, bet tur ir arī organizācija datubāze. Arī organizācija var atrast savu reģionu, kur ir tuvāk, kur tā organizācija, kura nosūta. Un tur ir tas triks, es saprotu no sākuma, ir jābūt par Liepājas aktīvistu vai savas pilsētas aktīvistu, un tad tā organizācija, kurā tu esi, tevi sūtīt kā uz to citu organizāciju citā valstī, ja? Jā. Bet nav obligāti jābūt aktīvistam. Tas ir vienkārši. Bet atnāk jaunietis pēc vidusskolas. Viņš saka, es gribu braukt, jo es nezinu, ko es turpmāk gribu darīt. Es neesmu nekādās organizācijas, es neesmu baigi aktīvais bijis, bet tagad es gribu saprast. Okay. Arī tas ir viens iemesls, jā, bet es gribu saprast, ko es gribu tālāk darīt. Un tāpēc, labi, jaunietis atnāk, apmēram šādas tēmas man interesē. Un viņš nesaka valsti. Viņš saka tēmas, pa kādām viņš gribētu. Un tad mēs arī mēģinām rast šo. Jaunietis, kurš būtu apmēram tā kā jaunieši, kuri bija pirms 5 gadiem, ka paši nezināja, vai grib studēt turismu, vai negrib studēt turismu, vai ko, bet varbūt medicīnu. Viņš varētu atnākt pie jums un teikt, paklau, kas jums tur tāds interesants medicīnā pasaulē tajos projektos, un kas jums tur tāds interesants turismā. Tad viņš atrod sev īsto, aiziet pārbaudu un saprot, ka turismu jau toču nevajag studēt, vai ne jaunieši? Vai studēt medicīnu. Bet tā tas arī notiek. Ja? Var tā kā atrast savu profesionālo nosacītu orientāciju, ja? Ne visās sfērās, jo lielākoties projekti tomēr ir saistīti ar sociālo sfēru, ar darbs ar cilvēkiem un tādu. Tur profesiju brīvprātīgajā darbā es uzskatu neapgūsi, tāpēc ir jāstudē, ja tu gribi būt profesionāls, bet var saprast to, kas tevi interesē vai neinteresē. Bet tātad,
kā lai pasaka, tie projekti patiešām ir no visām pasaules iespējamām sfērām. Tas nav tikai ielu bērni vai tikai kaut kādi sociālie projekti, tur ir arī kaut kāda zinātne, kaut kāds ar varbūt turismu, kaut kādā glaunā pilsētas domas turismu nodaļā strādā. Es jau tikko teicu, kāda ir. Lielākoties tomēr ir sociāli projekti. Lielākoties, bet ir iespēja, maz atrast, bet ir iespēja atrast arī pa citām. Man ir aizdoma, cik es esmu to dzirdējis, ka latviešu jaunieši tomēr baidās no tās Āfrikas un viss paliek plus mīnus pie Eiropas valstīm vai rekur tuvu Eiropai, Grūzija, un tad es pieņemu, ka mēs pat gribētu teikt, ka Grūzija ir Eiropā. Viņi vienkārši tādi kaukāznieciskāki nekā vidējais Eiropietis, ja? Varbūt, ka mēs baidamies vienkārši no tā svešā, mēs tā kā gribam iztusēt, labi līdz Spānijai aizbraukt, kāpēc nē, ja? Lēts vīns, bet, Pēc mūsu pieredzes es gribu teikt, ka nevis jaunieši baidās, bet īstenībā nosūtītāju organizācijas baidās. Jo šis tur atlips ar malāriju. Ne tāpēc, bet tāpēc, kad mums tikko bija 2 jaunieši Indonēzijā, Viksten un Jānis Strapčāns, un viņi Indonēzijā ir daudz vairāk problēmas un ir šī kultūra atšķirība un organizatoriskās problēmas. Tas nozīmē to, ka tu nevari vienkārši aizsūtīt un aizmirst par to jaunieti. Tev dienā ar viņu ir jāturpina strādāt. Un katru dienu rakstīja Evai e-pastu. Eva, čau, kā katru dienu mēs sazinājāmies. Latviešu šokolādīti atsūtīt vai parunāt ar tevi telefonu, ja kultūra šoks, ja tie musulmaņi tev apnikuši vienkārši vai kaut kā tā? Apmēram tā arī bija. Labi, ne katru dienu, bet nedēļā noteikti 2 reizes mēs sazinājāmies, tais pašos Skype'os runājām un prasījām, kas, kā, ko, meklējām cilvēkus, kas brauc uz turieni, lai aizvest viņiem to, kas viņiem, tā kā pietrūkst vai, prasās no tām mājām un viss. Tas interesanti, runājot par Evu un Jāni, viņi ir arī precēts pāris jau sen, pirms viņi kā teikt, aizbrauc uz turieni, var arī tā, vai ne? Ja tu vēl esi, to nevajag uztvert, ka tas ir tā, kad aizbrauc prom no savas ģimenes vai topošās ģimenes, vai kā, ja tas ir programma pārsvarā vientuļiem jauniešiem, kuri vēl nav savu otru pusīti pasaulē atraduši. Ir tā, ka programmas, jo tāpēc, ka programmas, diezgan šķīvi skatās organizācijas uz to, ka brauc, pāris. Jo tad ir uzreiz, jo tu, reāli jūs aizbrauksiet, iztusēsiet, paceļosiet apkārt un nestrādāsiet. Bet, tas, kas mums bija zinām šie cilvēki un arī organizācija, kas uzņēma, bija zinām un viņi uzticējās mums, ka tiešām viņi abi arī strādās. Jā, bet es nepiekasos šim faktam, es vairāk prasu, vai ir tā, ka lielākā daļa šo jauniešu uzdrošinās, kad viņam faktiski nav sava, kaut kādas mīlestība, ko negrib pazaudēt, jo viņi paliks Latvijā un es tagad uz gadu notīšos. Vai kaut kas tāds, būsim reāli, ir arī kaut kādas pilnīgi reāls problēmas, kuru dēļ, ja brauc pēc tās mīlestības, varbūt, cer atrast. Arī mūsu brīvprātīgiem ir savs mīlestības. Jā, meitenes mājās. Jā. Var paprasīt viņiem, kā tas ir. Šitiem džekiem ir meitenes mājās? Šiem 2. Šitiem pirmajā rindā. Ko tās jūs meitenes saka? Jūs gan arī latviski jau runājat, So, we go to English. I think it's easier for everyone. So, what about your private life in Germany? You will lose something during the time you are staying here. She could, leave you at one point. I think it will not happen. This was maintenance, and I understood something else. Maintenance is I know, but I thought we were talking about. No, okay. So, nice Latvian maintenance. Now we talk about German maintenance. Yeah. So what is going on? Of course, you have some communication opportunities through the internet, Skype, Facebook, everything you can do it. You can contact your mobile or something. So you are not losing anything out of what happens in your German family, in your kind of left private life. And you can operate in both countries, like online there and real life here. Of course not. Of course I'm losing something, but I want that. It's like come on, that's But maybe you were escaping from your relationships. Maybe you were actually disappointed with something. You came here just to solve your local problems. I mean, why to come to Latvia? Better stay in Germany. It's a better salary and bigger cakes in the cafeteria. That's wrong. The cakes are much bigger here. It's really here in Liepāja, not bigger. But yeah, of course there are okay, I can't say I had problems because I just come from school. I'm 18 years old, and it's like
just gaining some new experience. And so you didn't decide what to do in Germany, where to go to study. You used your 1 extra year for this program just to decide what you want to do in your life. Kind of. This is like one part, of course, but it's like there's every time like 2 parts of the site. You have one part is the personal part, and one part is this what you want to do, what you want to give. So what you decided during this almost full year you spent here in Liepāja, I understand. What you decided to do when you go back? How long you've been here? 3 months. Okay, not yet. Not decided, or you clearly know what you will do back in Germany when you return, or what you will definitely not do? Yeah, of course, there are some things what I will definitely not do. For example, studying medicine. But yeah, I had some like imaginations in my head what I'm going to do or what I want to do, and they are like with more and more experience, they are fixing in the head. But if they are related to what you are doing, this social job you are doing here. Mm-hmm. Yeah, of course. That's why I do it. For example, I couldn't do some economic stuff because I'm not that guy for that. That's why I do some social stuff, and that's why I want to study some. So you're not going to be a super trooper rich guy businessman in Germany driving BMW or something. You are going to be let's say like you are here in Latvia, but just doing this in Germany or everywhere in the world, maybe in Africa. There is one nice Latvian girl going there. You can join. In Africa, so yeah, come on. So I read some articles on the internet about Africa, and it's really, really hard. And it's like sometimes I read articles about people not knowing how to survive the next months, and it's like wow. It's cultural shock. Yeah, it's not just cultural. It's really like with food, with everything, and yeah, and that's why. You think when you just come from school like me, you think, okay, maybe not go in this hard way at first, maybe just do something calm like Latvia. And then to Africa, or not? I don't know, maybe, but it's not fixed, I don't know. But for example... But there is an option for you. You can decide it until you are 30, yeah? No, because I just have chance for EVS once in my lifetime. Right. Yeah, and I do if one... you spend whole year here in Latvia, then yes. Yeah, then yes. But if you divide it into 2 parts, then you could do it like half a year in Latvia and half... No, it's like it's divided in long term and short term. If you do one short term... So now we found a good difference in between Latvia and Germany. In Germany you cannot do it, but in Latvia you can choose. Huh? That's a real freedom in Latvia. No, it's just to say that Latvia is better than Germany. Nothing else. Ok, puiši, ko jūs sakat par šito ideju? Apceļot pasauli pa svešu naudu no vienas puses, no otras puses tā kā mēģināt glābt pasauli, bet tētim paliek malka nesaskaldīta, vecmāmiņai sen jau vajadzēja pārkrāsot grīdu un tā tālāk. Skepse vai pilnīgs prieks par iespēju iztusēt? Nu jā, tas jau laikam sanāk kā kuram, ja cilvēkam dzīve visu ceļu atvērta, jau viņš var izvēlēties šo Jūs vai tā aizvērts ir? Nu, es studēju, es domāju, ka man nav visu ceļu brīvi. Jūs esat ieguldījis daudz laika un naudas un enerģijas šos 4 gadus te studēdams Liepājā, un jūs gribat tagad sākt pelnīt lielo rubli, nevis pasauli lāpīt, ja? Nu neteiks, ka gribēs pelnīt lielo rubli, bet tomēr... Nu beidziet, reāli. Kurš negrib lielu rubli? Nu labi, varbūt gribam pelnīt. Bet tomēr, jā, izvēlējies jau studijas ir, jau nobeidz šis ir, pēc tam sanāk studija kredīts. Tad jums liekas, ka tie ir tādi, paši nezin, ko grib, un tad mēģina tur skraidīt pa pasauli un kaut ko meklēt, paši nezin, ko meklēt. Citām lietām, viņiem nav savs darbu, viņiem nav studija. Un tad, ja jūs nebūtu atradis šo savu darbu, tad jūs gribētu izmantot šādu iespēju. Jo es, piemēram, man personīgi skauž, ka man ir vairāk nekā tie 30, ka es nevaru. Es tikai klausos un laizos, ko viņas tur stāsta. Nu, nevarēšu tā atbildēt. Tas nav tas jautājums, par kuru vajadzētu padomāt. Okay. Un jums? Jūs arī gribat par šito ilgi domāt vai braucam? Nu, es domāju, ka es arī piekritīšu savai kolēģei, kā viņa pirmie teica, ka vispirms tomēr, man liekas, ka Latvijā sakārto ir. Jo mums arī tās problēmas ir. Bet, protams, runājot par to Āfriku, tur ir viņas ir daudz lielākas, bet es nezinu, vai es varētu būt spējīgs sadzīvot ar to kultūru. Protams, viss ir jāpieņem, un tā ir iespēja kaut ko jaunu arī iegūt, bet man liekas, ka es to nevarētu darīt. Bet kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat latvietis parastais, noslēgtais, kaut kāds pret visu svešo aizdomīgais, vai... Nē, man patīk pieņemt jauns izaicinājums, bet man liekas, ka tas nebūs tomēr manā garā. Attiecīgi,
tiem dažiem tas ir riktīgi priekš viņiem, un dažiem ir arī kādam naudu jāpelna galvā. Nu, varētu arī tā teikt. Jums ir atrasts darbs kā jūs kolēģiem, jūs jau zināt, ko jūs darīsiet pēc tam, kad beigsiet Liepājas universitāti? Nu, vēl nav, tas nav izdomāts, bet es domāju, ka es noteikti palikšu Latvijā. Es negribu izbraukt ārpus. Nē, es jūs nesūtu uz īriju, bet es jums prasu tā, ka ja jūs neatrast uzreiz to darbu, bet kur ir opcija uz gadu, var teikt, viss apmaksāts, ēdienas, veselības apdrošināšana, tādas jau jums ir nosakts, arī biļete, bet tas ir arī kaut kāds veids, kā, kamēr nav darbs, varbūt vēl padomāt, ko mācīties, varbūt kaut kāda cita pieredze, smukas meitenes varbūt. Es domāju, ka tomēr nē, es noteikti meklētu. Es nekādīgi jūs nevaru pārliecināt. Es nezinu, vai to var saukt par Latvijas patriotismu, bet man es varu aizbraukt iespējams ceļojumā kaut kur. Bet jūs dzirdējāt, patriotisms it kā mums teica Asnāte, rodas lielāks tad, kad tu esi ārā, nevis tad, kad tu esi iekšā. Varbūt, kad 18. novembrī tie ārzemju latvieši svin sirsnīgāk nekā mēs te uz vietas. Iespējams, jā, viņiem tas varbūt liecina to, ka viņi tomēr grib uz to Latviju atpakaļ vairāk nekā viņi tur atrodoties. Jo man arī daudz paziņas, kas ir aizbraukuši nevis tādās programmās tieši, bet strādāt uz Latviju, un viņi atbraucot šeit, man saka, ka viņiem tomēr pietrūkst tā mūsu valsts un tie paziņas un draugi un rādi, un tāpēc es domāju, es aizbraukt arī kaut kādā programmā, teiksim, viens pats, es kaut kā to, es domāju, ka nepārdzīvot. Man būtu grūti. Bet tad, kad jums būs tik, cik man, un es neteikšu, cik man ir, jo ir daudz, jums nebūs žēl? Zin kā, pasauli redzēt, tad ir mierīgi sēd uz kapa malas, šūpo kājas, viss dzīvē piedzīvots un viss kārtībā. Bet, tad, kad tu neesi visu to izbaudījis, ko tu varēji, tad it kā, es vēl to varēju un to, bet jau kauli čīks, nekur neaizbraukšu. Es saku, es varētu varbūt aizbraukt tā kaut kur citas kultūru iepazīt kādā ceļojumā, varbūt uz nedēļu. Tipiski turisma industrija. Jūs tagad sākat man pārdot biļeti, laikam jau, ja? Bet tā uz kaut kādu ilgāku laiku man kaut kā tas nesaista. Labi, forši. Tur jau tas skaistums, laikam, ka Eiropas Savienībā ir tā brīvība izvēlēties, un tur mēs varam izdomāt, vajag vai nevajag. Bet man ir viens komentārs par vecumu, un nevajag satraukties, ka nepaspēja līdz 30. Nākamais posms ir no 50. Seniori brīvība. Tur vēl gan šī jāpagaida. Tik traki ar mani vēl nav. Bet tas ir nākamā stāstiet, kāda ir tā programma? Arī jābūt brīvprātīgajiem. Jā, brīvprātīgais darbs. Kļūsti par vecmāmiņu un notinies no mazbērnu auklēšanas, ja? Un mazbērniem būs, kur braukt ciemos. Nē, tad jau ir cita dzīves pieredze, un tad dalīties arī. Izstāstiet, kā tas strādā. Tātad Liepājas aktīvo senioru klubs sūta uz Āfrikas aktīvo senioru klubu visus savus nelaimīgos pensionārus, kas tāpēc, ka nav saule, ir palikuši riktīgi čīkstulīgi, ja? Kā ir tā programma, kā viņi strādā, tā veco ļaušu programma? Mēs jau strādājam ar jauniešiem pagaidām. Jūs kā detaļās nevarat izstāstīt, mēs tik zinām, ka tāda ir. Labi, paldies, ka mēs nočikosim, priekš tam ir Google mātība, kāds vēlas, ja, tur visu var atrast. Tagad jaunieši, varbūt uztaisim vienu balsojumu auditorijai. Kā jūs domājat, vai Eiropas Savienība tērēdama 16%? Jūs zināt, 40% mēs dodam saviem zemniekiem, lai mums būtu pēduši zemnieki, pārāk bieži nebraukt ar traktoriem uz pilsētu pie ministra kabineta un tam līdzīgas lietas no Eiropas naudas. Un 16% tas ir kā gandrīz puse no tā, ko mēs dodam saviem laukiem, mēs dodam attīstības sadarbībai šeit Āfrikas glābšanai, var teikt, lai nebūtu aids neizplatītos, lai malārijas saslimušie varētu tikt izdziedināti, lai dažreiz kādu rīsmaisu aizsūtītu vai kā. Tas ir pa daudz, vai pamāc, kurš saka, ka nevajag šitā tērēties. Nav ko lāpīt pasauli, sūtīt uz Āfrikas savu naudu, ceļu rokas gaisā. Bet Latvija jau tikai 0,7% tērē. Latvijai nieks, tagad par Eiropu parunāsim, par Latviju tūlīt tiksim galā. Jūs sakat, ka vajag dot daudz naudas Āfrikai, ja? Es sapratu tā, tad kurš balso par to, ka vajag tai Āfrikai palīdzēt? Liena runā tikai mikrofonā. Jā, vajag bišķiņu vairāk, tad man tagad diskusijas laikā radās doma par to, ka, piemēram, kāpēc mēs IVS naudu nevaram pārvirzīt uz Āfrikas. Paklausies, tā bija tu, Liene, kas man uzrakstīja viedokli online. Tagad es tev atkodu. Tu man rakstīji pirms tām klausties. Tagad viņa nenocietās, jo es necitēju jāsākumā. Liene rakstīja tā, lai palīdzētu trešās pasaules valstīm loģiskāk būtu to Eiropas brīvprātīgo darba naudu
dot tiem citiem projektiem un tērēt liederīgāk? Kas būtu liederīgāk? Var cikot tev skauž, ka viņas ceļo par tavu naudu pa pasauli? Es arī esmu ceļojis. Es saprotu, ka viņa neliederīgs tēriņš, ja? Nē, ļoti liederīgs tēriņš, tāpēc, ka es saprotu, ko es vēlos darīt, un es zinu, kāds projekts arī tagad turpinās, un viss kārtībā, bet man tā ideja ir, kāpēc varbūt varētu lielajām mūsu Eiropas Savienības dalību valstīm tos projekts apcirst, jo datubāzē ir miljoniem tie projektu, bet liederīgos atsijāt no neliederīgajiem. Okay. Un tad un ietaupīt to naudu, varbūt uztaisīt kā tos... Pārtiks pakas Afrikai? Nē, pagaid, atļauj man pabeigt. Nē, kad mūžā. Jā, un tos brīvprātīgos, kas jau ir bijuši un kas ir aktīvi un darbojās arī tālāk, uztaisīt kā jauns koordinators trešās pasaules valstīs un to naudu pārvirzīt jauniem projektiem. Var cikot netaisam šito ceļojumu starp Latviju un Spāniju, jo tur ir vienkārši labāks klimats, ko viens otrs arī izmanto, bet braucam pat tiešām problēmas risināt, kur ir cilvēcisks izdzīvošanas izglītības un tādas, īstas dzīves problēmas. Ko jūs sakat pārējie jaunieši par šito? Šitā varētu būt ideja, ka varbūt, ja mēs vispār kaut kur ieguldam naudu, tad nevis turismā, tādā pieredzes gūšanā vai kā, bet tādu riktīgi nopietno pasaules izaicinājumu glābšanā. Nepēduši cilvēku pasaulē ir katrs sestais, kas katru vakaru iet gulēt ar nepēdušu sajūtu. Iespējams, no rīta viņš nepamost, jo vienkārši nomirst no bāda pa nakti. Nē, man liekas, ir vajadzīgs gan tas, ir vajadzīga arī gūt pieredzi, gan vajag palīdzību sniegt. Vienkārši jāmok sadalīt to naudu. 16% no visas tās naudas Eiropas Savienība tērē miljārdus Āfrikas glābšanai. Liekas daudz vai maz? Protams, Āfrikā arī dzīvo vairāk cilvēku nekā Eiropā. Nezinu, man liekas, varbūt tas ir pietiekami. Gan jau gudrās galvas ir izdomājušas, kāpēc 16 ir labi, ja? Jā. Jūs uzticaties? Kurš saka, ka tas ir pa daudz, ka mums pašiem Liepājā bedres neaizlāpītas, starp citu? Jaunkundze, jūs, piemēram, taču pēdējo reizi arī kādā bedrē Liepājā esat paklupusi. Arī visdrīzāk par Eiropas naudu varēja jau salāpīt, vai ne? Vai vajag Āfrikai tērēt naudu? Es uzskatu, ka vajag, tāpēc, kad... Bet jūs tagad politkorekti runājat, jo jūs rāda pa televizoru, un tad jau nevar teikt, ka nē, vai ne? Nē. Tāpēc, kad es pat esmu izmantojis Eiropas naudu, un ja es pat esmu izmantojis, kāpēc, lai arī citiem nedod naudu. Bet mēs... Citiem, kuri nav to pelnījuši, jūs teica un mamma maksāja nodokļus, un Eiropas Savienības sastāv no jūs teica un mammas nodokļiem. Tur jau tā lieta. Bet Āfrikas teica un mammas jau nav tā kā Eiropai naudu devuši. Jā, bet, tu dosi kādam, gan jau tev dos arī kāds apakaļ. Jūs tā kā no baznīcas viedokļa, kas mazliet tā kā tuvojas Ziemassvētku, aizdegsim adventas sveci. Dos devējiem atdodās, tā ir tā. Kā jūs izmantojāt Eiropas naudu savulaik? Es izmantoju Erasmus programmā. Un patika? Ļoti. Jēga bija? Jop. Ko jūs tagad mākat? Kuru valodu, kurā valstī jūs bijāt? Portugālē. Tad jūs mākat skaidrā portugāļu valodā pateikt, es tevi mīlu. Skaidrā, nē. No latviešu akcentu vismaz, jo galā, ja jau latvieti saka, ka mīlu, tad jau ir ar akcentu. Cik ilgu laiku jūs pavadījāt tur? 5 mēnešus. Gribat vēl? Jā. Kad brauksiet? Gan jau. Kaut kad vasarā. Varbūt brīvprātīgo darba kaut kādā turisma organizācijā Portugālē, kāpēc ne? Kāpēc ne? Bet tas varētu būt nopietni, mēs tagad tēju. Es jāpabeidz priekšstādātais kurs, un tad jau, ja es tiešām nezināšu, ko es gribu darīt tālāk, kāpēc neizmantot šādu iespēju. Attiecīgi, jūs to saucat par iespēju, kuru tiešām jaunietis var ņemt un riktīgi izmantot līdz pēdējiem, kamēr nav 30. Jā, piemēram, tā kā mēs esam turisti, priekš maniem tas ir arī apskatīt valstu un citu kultūru. Tas priekš maniem ir kāda liela dzīves pieredze. Bet tad varbūt nevis uz Portugāli, bet patiešām uz kaut kādu tādu pasaules valstu, kurā jūs vēl neesat bijusi, tā kā trešās pasaules valsti, eksotiku. Tad priekš maniem vēl, man liekas, tas būtu pārāk daudz, es varbūt to arī neizturētu. Man fascinē vairāk Eiropa. Pagaidām. Bet ja es būtu morāli un fiziski tam gatava, tad varbūt... Es par to morālo jautājumu tieši gribēju prasīt. Jūs kā turisti esat ikdienā pieraduši pārdot to skaisto Āfriku, to no pastkartītēm. Ja jūs gribat aizbraukt un fotografēties ar žirafu brīvā dabā, tad pērciet šo biļeti par 2000 un brauciet. Bet jūs tos 2000 varat arī atstāt tur tai dzīvā dabā, lai tās žirafas arī pēc 100 gadiem tur vēl dzīvo, vidas aizsardzībā vai citos jautājumos. Es esmu kādreiz par to domājuši, ka mēs esam arī tādi bišķiņi amorāli kā eiropieši, ka mēs braucam tur izklaidēties uz vietu, kur mums viss ir palēto, tāpēc, ka tur cilvēkiem dzīve ir grūta un viņi palēto ir gatavi mums visu savu, ēdienus, dzērienus, naktsmājas un tā arī piedāvāt.
Es nezinu, cik tas vispār ir lēti. Es nezinu tās cenas, kādas tur maksā, bet, kāpēc ne? Nē, par to morālo pusi, kad turisma industrija no Eiropas dažkārt skatās uz Āfrikā uz izklaidi, nevis kā uz bēdu ielēju, kurā vajag doties palīgā un visu, ko mēs runājam pirms tam. Nē, piemēram, Āfrikā ir tādas daļas, kur ir attīstījies turisms, kā Ēģipte, piemēram, un ir arī daļas, viņi jau pārdod tikai uz tām, kur ir attīstījies turisms, un to viņi arī popularizē. Tāpēc uz tām trakajām vietām, kur nav tas attīstības līmenis. Mēs braucam uz turieni kā turisti, mēs viņus morāli tā kā turpinām pazemot, jo mēs biezi aizbraucam un kacinām viņus, ka viņi ir nabagi un mēs bagāti, vai mēs ar savu braucienu turisma jomā palīdzam viņiem patiesībā no mums nopelnīt un atspērties arī pašiem savā ekonomikā un būt kādu dienu tikpat bagātiem, kādu mēs esam? Es domāju, ka mēs arī palīdzam, tāpēc, ka es zinu, kad ir tā, kad, ja tu brauc uz to Āfriku, tad tu arī aizbrauc uz kaut kādu tādu vietu, kur nav tik attīstīta tā visa infrastruktūra un viss. Un tad tie turisti dod naudu, lai apskatītu to, kā viņi dzīvo. Tā kā nopērk tādu tā kā ieeju brīvdabas muzejā vai dabas rezervātā. Labdarība, var teikt tā. Tā tiešām ir, jā. Ko jūs par to sakat? Mēs tas morālais aspekts visā tajā, kad mēs braucam, mēs tiešām varam palīdzēt? Ko mēs varam palīdzēt? Mēs esam, citādāki, mēs domājam savādāk, mēs domājam no saviem tomēr diezgan biezajiem naudas makiem, pat ja daudz latvieši negribētu manam apgalvojumam varbūt piekrist. Vienmēr būs bagātākas valsts un nabadzīgākas valsts. Arī Latvija nav no pašām bagātākajām valstīm. Tāpat arī Grūzija, kur es biju, viņi ir varbūt mazliet nabadzīgāki kā Latvija, bet tomēr tas vienmēr tā būs, ka kāds būs bagātāks un kāds būs nabadzīgāks. Un ja mēs, piemēram, ceļojam uz nabadzīgākām valstīm un tērējam savu naudu tur, tad jau arī viņiem tas nav par labu. Ja tagad tā doma tāda, agrāk pirms 20 gadiem mēs sagaidījām no biezās Vācijas vai Nīderlandes palīdzību. Mēs vēl aizvien turpinām teikt, ka vācieši ir biezāki par mums. Bet tagad mēs atskārstam, ka pasaulē vēl ir kādi nabadzīgāki un mēs varētu doties viņiem palīgā. Un tad Vācija mums, mēs... Mozambika, Zimbabvē. Moldavai, Moldavai, labi. Mēs Moldavai un Moldāvi tad kam tālāk uz Āfriku? Tad kā tādā trepītē, tam palīdzības ūdenim ir jātek? Bet kāpēc nē? Jo tāpēc, ka tā pieredze jau aiziet no viena uz otru un tā kā palīdz viens otram un tā pašā laikā arī aizbraucot uz šīm saucamajām nabadzīgākajām valstīm ne tikai brauc palīdzēt, bet reāli, es no savas pieredzes varu teikt, esot Indijā, es izvērtēju ļoti daudz savas vērtības par šo nabadzību un bagātību. Piemēram, kas jūs aizskāra tajā visā? Kāpēc laimīgāki parasti un smaidīgāki ir tie, kuriem nemaz nav naudas? Tāpēc, ka viņiem arī nevajag vairāk. Un viņi saprot to, ka viņiem ir tas viss, kas viņiem ir nepieciešams. Mazi viņi var būt laimīgāks nekā tad, ja tev ir BMW. Protams. Jo viņi var nosakt. Protams. Bet ja nav, tad nevar nosakt, vai ne? No, jā. Ko jūs esat par to sakat? Jūs arī bijāt varbūt negluži nabadzīgākajā pasaules daļā, bet kaut kādas pārdomas par to taču rodas cilvēku galvā, kad viņš ceļo un redz dažādus ienākumus. Jā, bet tai pašā laikā mēs dzīvojam globālā vidē, un viss ir savstarpēji saistīts. Un ja viena pasaules daļa grimst nabadzībā, tad es nezinu, kā tu vari izbaudīt savu bagātību, apzinoties to, kā dzīvo citur pasaulē. Uz nabagu cilvēku fona ir vieglāk apzināties, ka tu esi krutējs un var ieiet lielveikalā un piepirkt pilnus ratiņus. Nē, es domāju drīzāk, ka tu vari apzināties to, vai ieiet lielveikalā un piepirkt pilnus ratiņus, vai varbūt tās aiziet uz tirgu un nopirkt no bioloģiskā saimnieka kaut kādu produkciju, tādējādi atbalstot vietējo. Jā, un turklāt atbalstot to vietējo, kur jūs esat tas vietējais. Jo tad, kad jūs esat tajā citā valstī, tad jums ir jābūt atbalstošam pret to vietējo, kurš tur ir vietējais. Ja Beļģijā ir jāēd beļģu zemenes, Āfrikā afrikāņu zivis un kaut kā tā. Labi, bet tagad domājot, vai mums latviešiem ir kaut kādi morāli pienākumi, tiešām arī ņemt un palīdzēt, jo mēs taču līdz šim bijām nabadzīgi. Mēs, ap citu, vēl aizvien skaitamies 3. nabadzīgākā Eiropas Savienības dalība valsts pēc kaut kādas statistikas. Kādu dienu mēs bijām visnabadzīgākā Eiropas Savienības dalība, un mēs mēģinām sevi tā kā attaisnot, vai ne, ar daudziem jautājumiem. Jūs teicāt par tiem 0,07% no iekšzemes koproduktu, ko Latvija velta, ja pats vēl nevelta, veltīs kādreiz, jo viņa pašlaik velta, bet viņai kas tie ir pa procentiem?
Tas ir tas, kā ir Eiropas Savienība noteikusi līdz 2015. gadam, cik katrai valstī ir jāvelta nauda labdarībai. Jā. Labdarībai citām trešās pasaules valstīm. Latvija vēl ir ļoti tālu no tā līmeņa, kādu viņi ir apsolījusi. Un vēlreiz, cik procents? Ir jābūt 0,7, bet 0,07. Ir jābūt 0,7, bet ir 0,07. Nu jā. Tad 10 reizes mazāk ir nekā vajadzētu būt. Ok, un 0,07 ir riktīgi maz. Ja jūs saprotat, tas nav pat cik vai ne procents, tas ir riktīgi tālu no 1%. Vai jūs būtu mieru jaunieši no saviem 100 latiem, ja jums tagad ir katram 100 lati kabatā, vienu iedot kādam konkrētam, kuram nav? Nezinu, nav ko ēst. Nav par ko bērnu skolā laist vai kā savādāk. Vai, kurš ir par? Balsojam par latu. Ok, bet tas ir tā uzreiz konkrēti kādam, vai vispār, un tad, lai Eiropas Savienība izdala, kam viņa varētu. Kā jūs, piemēram, domājat? Kur jūs savu latu gribētu likt? Vienkārši, lai palīdz pasaulē, vai kādam vienam konkrētam cilvēkam? Jā, mēs jau gribētu zināt, kur tas mans lats nonāk. Tas var arī tikpat labi aiziet uz to eiro, bet lai tā Eiropa man pēc tam parāda, kā tas lats ir iztērēts. Aha, jūs līdz šim zinat, kā Eiropa tērē tos jūsu latus tieši šai palīdzībai? Tas pats brīvprātīgais darbs, tas jau arī skaitā, tas mans lats. Jā, protams. Jā. Jūs šo latu uzskatāt par lielu naudu no palīdzības viedokļa vai mazu? Es jums teicu, no kopējā Eiropas budžeta aiziet 16%, patiesībā ne jau viens lats, bet no Latvijas naudas rēķinot, tam kādu dienu vajadzētu tuvoties it kā vienam latam no 100 latiem. Ja skatās tā Latvijas situācija, tad man liekas, ka šobrīd tas ir par mazu. Jo, ja Latvijas jaunieši izmanto šo iespēju un ja Latvijas sniedz tikai no tā kopējā budžeta tik maz, tad tas nav īpaši godīgi. Bet jūs vecmāmiņa nav laimīga, ka jūs tā runājat, jo tas nozīmē, ka jūs noņemat pensiju vecmāmiņu. Vienu latu viņai varēja pacelt pie pensijas, jūs tikko viņu atdevāt kādam, kaut kur pasaulē, kur jūs nepazīstat. Ja mēs esam parakstījušies uz to, ka mēs iesaistamies šeit. Bet jūs parakstījāties personīgi? Tā kā morāli, jūs piedalāties šai parakstā? Es jau to nelēmu, to lēmu mūsu galvas. Apvienotās nācijas, tas, ko par tiem 0,07% nolēma visu pasaules valstu līderi, ka biezie maksās plānajiem, vai pirmā, otrā pasaules valstu grupa maksās trešajai pasaules valstī, un to sauc par ANO 1000 mērķiem, ja nemaldos, ANO attīstības mērķi, līdz 2015. gadam, kā ir ar to morālo pusi? Mums kaut kā par to ir jādomā. Es saprotu, kāpēc varbūt vācieši viņiem Namībijā vecvectēvi tur briesmu lietas taisīja kolonizātoru laikos, un vāciešiem ir jāmaksā Namībijas ekonomikai atpakaļ tāds kā, morālais sorry, mēs jums palīdzēsim, jā, mūsu vectēvs tur vārīja ziepes, un francūžiem ir citas valsts, un britiem daudz vēl vairāk citas pasaulē, bet vai latviešiem ir morāls pienākums palīdzēt pasaulē? Es nevaru morāli pietiek, ja? Vajag jau naudu, nevis morāli. Ups. Es nezinu, kāpēc es jums samezgloju prātu. Es vairāk domāju par to, ka patiesībā tas ir individuāls lēmums. Tas, man nevar neviens piespiest, ja es negribu palīdzēt. Tā ir, es to naudu nopelnu, es par savu naudu arī lemju. Jā, bet valsts budžets to naudu pārskaita jums neprasot. Protams, bet tad es vai es tā kā samierinos ar to, vai arī akceptēju, ka tam tā jābūt visu, un es tur neko nevaru mainīt. Bet ja jūs te sēžat tādi nepārāk dusmīgi, tad laikam esat samierinājusies, ja? Nē, es esmu par to, ka vajag palīdzēt, tāpēc varbūt tās, bet, ja kāds ir, pilnīgi pret, tas ir no cilvēka atkarīgs pilnībā. Asnāt, jūs ziedojat uz ielas, piemēram, kad cilvēks prasa palīdzību uzreiz garām ejot? Ja jūs cerat, ka kādu dienu jūs maksātie nodokļi pārvērtīsies par labu un sistemātisku palīdzību tam cilvēkam, kas ir nabadzībā? Arī, bet... Jo tas ir tas mūžīgais jautājums, vai mums pašiem ir jāziedo, vai mums ir godīgi jāprāto, ka mūsu samaksātie nodokļi būs palīdzība pasaulē. Jo galu galā mēs taču maksājam nodokļus un mūsu valsts palīdz citām pasaules valstīm. Viss ir kārtībā. Es morāli neesmu nevienam parādā. Es domāju, ka tā viennozīmīgi nevar atbildēt šo jautājumu, bet būtu ļoti, ļoti svarīgi, ja vairāk tieši domātu par Latvijas attīstību, tad arī Latvija varētu vairāk palīdzēt. Un tad tas būtu, liekas, vienkāršāk. Tad mums būtu vairāk nauda un mēs to vairāk dotu citiem kā palīdzību. Jā, mēs jau
Es esmu dzirdējis, jo tev vairāk ir naudas, jo apetīti pieaug, un tu pats gribi kļūt arvien bagātāks, nevis tu gribi citiem palīdzēt, ka palīdzīgāki mēdz būt cilvēki, kuriem pašiem tas ir daļēji no sirds atrauc, vai tā ir? Kad ir vieglāk palīdzēt, kad jūs pats esat hiperbiezais, vai jūs esat tāds arī ar Dievas pusēm? Nu, bet tāds tādu saprot. Tie, kas ir izjutuši trūkumu, tie arī māk pēc tam dalīties. Tad mēs esam labāki palīgi, jo esam izjutuši trūkumu vēl pirms, teiksim, 10 gadiem, nekā piedod biezie vācieši. Vai itāļi. Vai varbūt spāņi. Tā ir? Es nezinu. Vai Latvijas ir labs palīgs pasaulē? Kā jūs domājat, Jankons? Kāpēc gan ne? Vai jūs, piemēram, dotos pasaulē palīdzēt pilnīgākiem trūkumcietējiem, jo jūs zinat, ka jums jau patiesībā ir gana visa, vai ne? Ir taču silti, kur jūs dzīvojat pēdus, taču šodien brokas ēdāt, vai ne? Nē, es brokas neēdu. Nu, bet tas ir sievišķīgi iemesli dēļ, vai ne? Nē, tas ne. Es pati esmu domājis par došanos tieši brīvprātīgajos. Man tīri tāpēc, ka es zinu to, ka es aizbraukt, es 10 reizes pats salūst, un pēc tam 10 reizes pat kļūt stiprāk. Nekas, kas mūs nenogalina, var sakot, viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Attiecīgi, jums to vajag pašai priekš sevis, un tikai pēc tam priekš tiem, kam jūs palīdzat. Un ir arī tas gandarījums par izdarīto darbu. Es zinu to, ka es esmu darījusi labi, un tas man pašai sirsniņai siltāk. Super, tad sirds siltuma dēļ jūs to darot, izdarat tā kā vairāk pat sev nekā tehnisko palīdzību, ko jūs it kā sniedzat tam cilvēkam, lai viņam vienkārši būtu zupa, ko paēst šovakar. Jā, tas ir sevs dēļ. Protams, ir tas gandarījums palīdzot cilvēkiem citās malās. Bet tas ir arī pašam priekš sevs. Es zinu, mans redzesloks kļūt plašāks. Un tas ir tikai manai pašizaugsmē. Un jūs nebaidieties, es nevākšu šeit līdzekļus, naudu. Te nav nekāds pirms Ziemassvētku raidījums vai kas savādāk. Es vairāk aicinu mūs domāt par tām morālām vērtībām, kuras šķiet, ka līdz šim mēs sabiedrībā bijām tādi tā kā prasītāji. Mēs gaidījām palīdzību no rietumniekiem, vai ne? Bet varbūt, ka mēs paši tagad patiesībā esam rietumnieki. Varbūt, ka mums pašiem tagad jādodas kaut kur tālāk un jāpalīdz tā kā citiem. Ko jūs par to sakat? Jūs jūties kā rietumnieci, kuriem jādodās palīgā citiem, nekā jāgaida, kad vācietis brauks ar savu palīdzību? Jo nu jau tā kā pietiek, esam Eiropas Savienībā. Nu, jā, mēs esam Eiropas Savienībā, bet brīžiem liekas, ka mums tomēr pašiem ir tā situācija nav no vieglākajām. Bet tāpat laikā es uzskatu, kad ir jāpalīdz viens otram. Vai būtu tas kopīgais labums. Tad labāk kaimiņam palīdzēt, lai attīstās vietējā ekonomika, un tad radīsies vairāk naudu, vai labāk tam kaimiņam, kas dzīvo citā kontinentā un mazliet nabadzīgākos apstākļos? Tāpat tie, kas brauc uz tiem citiem kontinentiem, var redzēt, ka viņi brauc arī pie mums. Ka notiek tās globalizācijas process, kad mēs viens par otru iestājamies savā ziņā tādā veidā. Tad pasaule ir kļuvusi ne tikai mazāk, jo ir internets, un viss mūs tā kā saista, bet arī tāpēc, ka mums lielāks brālis ir kļuvis tas, kas agrāk likās svešinieks. Savā ziņā, jā. Jūs brauktu šo līdzīgo iemeslu dēļ, kā jūs kaimiņiem šeit pie galda? Jūs brauktu tāpēc, ka pašai ir gandrījums var padarīt to darbu? Jā, kāpēc gan ne? Uz kuru valsti, ko darīt? Varētu braukt uz to pašu Grūziju, iespējams paskatīties, kāda situācija tur, gūt pieredzi. Kāpēc tik tuvu? Paklau, pasaule ir daudz lielāka nekā Grūzija. Līdz Grūzijai ir 3 stundas un diezgan glaunā lidmašīnā, un tu izkāp ārā, Tbilisī lidosta ir vēl modernāka nekā Rīgas lidosta. Ko mēs varam par Grūziju pateikt? Tur viss funkcionē. Tur vienkārši ir tāds bišķiņ bedraināks ielas un tā, bet valsts jau ir skaidra. Braucam vēl tālāk, tur, kur cilvēkiem patiešām vajag paēst, lai varētu aizmīt. Jo nav citādi iespējams. Uz to pašu Āfriku? Es jūs vilīju vienkārši. Es nevaru saprast, kāpēc jūs negribat. Ja man būtu reāli tāda iespēja, es noteikti izmantotu. Es domāju, kur tā iespēja ir? Viņai jānāk pa ceļu jums pretī, kur 3 meitenes jau gatavas jums pienāk klāt un sarunāt rītdienu randiņu, lai brauktu uz Āfriku. Jeb jums pašai jāizrāda iniciatīva, tā iespēja. Pašai noteikti ir jāizrāda iniciatīva, jo neviens pie tevs nepienāks un davai braucam uz Āfriku. Tad rīt pie Liepājas jaunajiem vanagiem, cikos 9? Mēs vienu tikko savērējām. Yes! Ir tik grūti savērvēt jauniešus. Es tagad riktīgi moralizēju, vai ne?
Paldies, Jankons. Es pēdējās minūtes rītīgi moralizēju, vai ne? Nu tāds vecs onkols sāk tagad klauvēt visiem pie sirdsapziņas. Tas ir tas pareizais veids, vai ir kaut kur cilvēciski jānonāk līdz šai palīdzībai. Tā, es jums negribu pārmest, bet arī jūs izvēlaties tādus tā kā pagaidām tādus tuvākus valsts, jūs sakat, jūs gribat pēc tam doties tālāk varbūt un kā. Mēs esam rietumu sabiedrība, mēs esam 32. bagātākā pasaules valsts no 200 cik tur tām valstīm. Tātad mēs sen jau dzīvojam uz zaļa zara, pat ja mums patīk pašiem pačīkstēt par to, ka varēja jau te jaunas tapetes vai nepielīmēt. Ko jūs par to sakat? Vai mums nevajag vienkārši mainīt savu domāšanu? Mēs esam biezie un mēs varam palīdzēt gūstot to gandarījumu, ko Jankundze teica, kad sirdī paliek siltāk, kad ir jēga dzīvot, jau jādomā tā sirds siltuma dēļ, nevis tā, ka tev tur vēl viens lats palika kabatā. Protams, ka katram jāizvērtē arī savas spējas un nevajag darīt to, kas var cilvēku salauzt. Un, piemēram, nokļūstot pilnīgi stresa vidē, cilvēks var, tiešām var tas slikti veidies, tā kā pirms tam, bet ja ir iekšēji tāda vēlme kaut kur doties, domāju, ka to noteikti vajag darīt. Un jebkura pieredze ir pozitīva. Vienalga, vai tā ir pozitīva vai negatīva. Atkal vecais citāts, viss, kas mūs nenogalina, mūs padara stiprākus. Pilnīgi noteikti tas nāk par labu. Vai tur ir jābūt kaut kādam, es teiktu, tādam pārliecinātam kristietim, ka pasauli var glābt tikai, mīlestība vai kas, vai ir vēl kaut kādi argumenti, kas jaunietim var likties padomāt tā kā otrādi, nevis no tā merkantīlā, cik pilni būs mani ratiņi lielveikalā. Kas jūs, piemēram, vada tad, kad jūs domājat pēc pieredzes Gruzijā, es gribu doties laikam tālāk vēl kaut kur? Piemēram, ja es tagad es neesmu sākusi studijas, bet es ļoti gribētu, bet es neesmu izdomājis, kur tieši. Man liekas, ka tā ir laba iespēja aizbraukt, apskatos, kā ir savādāk un palīdz kādam un paralēli domāju par studijām. Nevis esmu Liepājā, domāju, kur studēt, neko nezinu, gribu kaut kur studēt, nevar izdomāt, kāpēc es nevarētu arī paralēli būt kaut kur un kādam palīdzēt. Un tas ir tāds plus. Jā, un tad, kad jūs izstudēsiet, tad jūs vairs negribēsiet palīdzēt. Jo biezāk, atcerieties, ko Asnārs teica, mums jātīst savu ekonomiku, lai mēs varētu palīdzēt tā pilnvērtīgāk. Ja jūs būtu gudrā biezā no universitātes pabeigusī, jums būtu superīgs darbs, jūs varētu katru 10. latu pēc vecas kristiešu tradīcijas, vai ne, ziedot Āfrikai kaut vai katru dienu. Man vienkārši liekas, ka studiju laikā man nebūs tik daudz laika palīdzēt tur, kur es gribu. Kas ir vērtīgāk tajā palīdzībā, kā jūs domājat? Mūsu darbs, mūsu personīgais ieguldījums, mēs aizējam un izvāram to zupu, lai kāds būtu paēdis, vai tas, ka mums ir daudz naudas un mēs vienkārši tā, lai es nopirktu sev to labo sajūtu sirdī varbūt, ja? Nevis radītu ar darbu. Vienkārši samaksājam par to zupas sastāvdaļām. Kas ir vērtīgāk? Nauda vai praktiska palīdzība? Arī nauda var būt praktiska palīdzība. Tā kā, kam ir iespēja ar naudu, tas var ar naudu, kam tās naudas nav, tas var ar darbu, un es domāju, tas ir līdzvērtīgi. Tur nevar izšķirt, kas ir labāk. Un ja cilvēks ir studējis un iegūs labu darbu un savu labklājību velta maznodrošinātajiem, es domāju, ka tas ir līdzvērtīgi darbam, jo tas jau arī ir viņa darbs, pa kuru viņš nopelnīs to naudu. Tā kā tā ir vienkārši tā enerģija. Tā matemātika ir enerģijā, nevis tajā papīrītī kā naudā vai darbā. Tā kā, un jaunietis visbiežāk viņš nav tas pats nodrošinātākais, un tas veids, kā viņš var palīdzēt, ir caur savu darbu. Tā. Par ko jums sirsnīgs paldies Asnātei, Solvitai un Līgai. Asnātei no Radi Vidi pats organizācijas, un es saprotu, drīz viņas aplūdīs, jo dara līdzīgu darbu kā Liepājas jaunie vanagi, Līga un Solvita. Un paldies arī jums, jaunieši. Es ceru, ka jūs varējāt tā intensīvi padomāt par lietām, par kurām latviešu sabiedrībā nav ierasts domāt diez cik bieži. Kaut gan tieši latviešu komisārs Andris Piebalgs nodarbojas ar šāda līmeņa morāliem jautājumiem. Kas mums liek palīdzēt, kāpēc mēs palīdzam, vai tiešām ir jāpalīdz cilvēkiem, kuri nemaz Eiropā nedzīvo. Liela nauda mēs tur tērējam un liela enerģija, bet jādomā, ka cilvēcīgi mums vēl lielāks labums enerģētiski varbūt nāk atpakaļ. Gadrīz sanāca kā Ziemassvētku raidījums, bet tiešām tā arī ir. Mēs tiksimies ES-māja.lv ēterā, tur jau nākamajā gadā, kad turpināsim ar jauniešiem citās Latvijas pašvaldībās spriest par citiem Eiropas Savienības jautājumiem. Drīzāk jau atkal runāsim par to pašu naudu, jo Eiropas Savienība jau ir un paliek naudu tomēr, vai ne? Laimīgi jaunogad tiem, kurus nestiksim vēl līdz tam laikam, ja? Uz redzīt. Paldies visiem! Nu redziet, kūris!
izrādās, jūs pat mākat runāt. Man sākumā bija stress,